Uzmanību! Runā zvaigzne! Sveiciens pēc uzvaras, Ogrē pret U40, 4-1 uzvarējām. Spēle laba, ilgi nāca, pašās beigās izrāvām uzvaru, bet pelnīt uzvaru, jo visi mēs nospēlēja labi. Visi četri super nokapāja. Kā teica, sākums bija šī grūtāks, rezultāts nebija tik labs, kā gribējām, bet pašās beigās vienkārši bijām tikai viņu zonā, sametām visus vārdus un nokārtojām uzvaru. Tagad spēles labākie momenti. Cik kapteiņa numurs, bet tur ir 28. Jā, te izstāsta, kad kā saka, numuri neatbilst spēlētājiem visdrīzāk. Jā, tāpēc un telvi vārti! Un īsti neredzēja iespējams Gats Miglāns. Vārds priekšā Ripa, es redzēju, ka laikā, jā, viņa bet tur laikā, aizsargs, man liekas, palīdzēja. Nu, to mēs redzēsim, atkārtojam. To pazīsimies atkārtojumā, bet Emils es nemāku izrunāt. Uz tālo vārdu stabiņu atdeva, ļoti labi atdeva, bet tur aizsargs U40 mēģināja bloķēt, bet bloķēja ar noju un tā Ripa. Jā, viņi tur tā kā uzlica un Emils Nikitins bija pirmais pie Ripas un jā. Bet sargā vārds pareizāk būtu teikt. Jā, 5-5 sāka spēle un jaunietis ar Lasmani. Un 2 minūtes. Un vārti! Un jā, būtu bijis 2 minūtes un vārds gūst. 17-gadīgais tagad vajadzētu teikt tā. Vienīgais ir tagad, es nezinu, kurš. Ja es ticu, tas ir Gabriels Tribuncovs. Ja mēs pieņemam, jo viņš izskatās uz 17 un otrs izskatās uz 14. Pēc garuma. Jo, ja mēs skatāmies pieteikumu garumi atbilst, jo... Nē, Gabriels ir īsāks. Edgars Emersons ir garāks. Nu, tad... Nē, kur viss pareizi, 194, jā, viņš ir garš, jā, Gabriels. Tad Gabriels mums guva vārds sanāk, jā? Gabriels gūst vārds, savā dzimšanas dienā guva vārds arī. Jūs labi metienu izdarīsim one-timer, bet te būs vai nebūs? Nē, būs viss kārtībā. Tur Paulovs uz Mencenu, Mencens metiens un vārti! Tur veiksmīgi Artūrs Mencens pēc labi piespēli viņam atdeva Pavlovs. Labi piespēle un tur neveiksmīgi Robertam Rīpa uzleca gaisā. Otrajā atkal. Viņam perfektā situācija, kur ir izspēle, viņš nostrādā, bet šeit tā Rīpa atkal no kaisarga uzstājas 360 grādu pagriezienu, 450 backflips un viņa iekrīt iekšā. Un sveiki. Rezultāts 2-1. Bet atkal rezultātam tādam vajadzētu būt, ja mēs skatāmies pēc spēles garš. Juris Lopatko. Tur Ripu neatstāja laukumu, viss kārtībā spēlējam. Un te Aivs Lemešs jau futbolu spēlē, bet viņam labi izdevās. Jā, labi tālu tika diezgan. Un Juris ar Ripu metiens un vārti! Izmantoja, ka viņš bišķiņ prom no stābu, uzmet viņam virsū, viņa iegāja iekšā. Un tur, jā, Juris Lopatko, labs metiens, tur... Man izstājās, ka viņam nav iespēja iemest, bet jā. Nē, ja vārdsargs ir izbīdies nedaudz zāri, tad tur to var smuki. Pa viņu met, viņam no ekipējuma krīt viņa iekšā. Patriot arī. Jā, rekord tomēr Ripa izdodas izmest, bet saglabā zonā. Artūrs noturēja zonā. Tagad jau, kas otrs, Artūrs uzvārdu. Vārti! Tur sanāk Artūrs Mencens no zilās atdeva Artūram Folkmanim un... Mums Paulovs Osīts, Oskars Paulovs guva 4. vārds. Labi izspēle. Skaisti izspēlēja. Roberts arī nebija glābējs šī gadījumā. Pareizāk būtu teikt 1-4 Patriotu labā. Jā, Roberts, Robim tur nevar pārmest. Te bija labi izspēle no aizvārds, pa diagonāli iedeva uz otru stūru. Tur trāpi virsū. Kā tā Ripa izgāja cauri vispār? Kaut vai to 100 metienu, bet un Patriotiem mums ir Miglāns Gats. Mēs daudz viņu pieminējām. Jā, mēs viņu pieminējām, jo viņš tieši mums arī pamāja, jo viņam patīk mest pa ģerboni. Bet nē, jūs Ruicens samaina. Tomēr nē? Samaina.
Evo pareizi, es uzminēju Arturs Mencens. Malacis. Jā. Jūs Ruicens vienkārši uztaisīja šovu. Uguņu. Pai malā, es tev nesaucu, es numurus sajaucu. Viņš vienkārši gribēja parādīt savus jaunās čībiņas baltās. Jā. Vai ne? Šitas tāds labs kurjos bija un ļoti laba spēle bija. Jā, no pusēm bija laba spēle, bet pārāk šodien bija viesi, kas bija patrioti. Jā. Viennozīmīgi varu pateikt paldies katram skatītājiem, gan U40 atbalstītājiem, gan patriotu atbalstītājiem. Un bija patīkami pavadīt šo vakaru ar Eduardu Savicki un šīm abām komandām. Paldies jums! Forša spēle bija. Paldies jums skatītājiem. Neaizmirstam uzliekam īkšķītī laika. Un mūs arī redz arī beidzot. Paldies jums! Atā visiem!